Tā, šajā video parādīšu, kā adas šo te interesanto vistērijas reliefo rakstiņu. Patiesībā tas ir vienkāršāks nekā viņš izskatās, līdz ar to jūs būsiet varbūt pārsteigtas. Tātad, rakstam ir raportā 4 valdziņi. Pirmie 3 veido šo te ķeksīti, un pēc tam nevis ķeksīti, bet tātad sādījumu, un pēc, tā kā ķeksīti, kā jūs schēmā to redzat, kā krustiņu. Un pa vidu ir viens labiskais valdziņš. Būtībā krēlisko valdziņu tur vispār nav. Kā mēs ādam šo rakstu? Tagad jūs sapratīsiet, kāpēc es rakstīju aprakstā, ka ir nepieciešamas adatas ar diezgan asu galu. Šīs adatas, kas man tagad ir rokās, tās ir kaut kuras no adī reliefējām adatām, un viņām ir salīdzinoši apaļš šis gals, tāpēc adī man likās netika ērts adīšanā kā citas adatas. Tieši šī raksta. Lai gan man parasti šīs adatas ļoti labi patīk, bet ne šajā gadījumā. Sanāk lēnāk un grūtāk to nodīt, izadīt tieši šī raksta šo te principu. Tātad, kā mēs ādam? Pirmos 3 valdziņus, 1, 2, 3. Mēs sākumā rīkojamies sakojoši. Es darīju tā kā es ādu klasiskajā, nevis vecmāmiņu veidā. Tātad man valdziņš stāv labā kāja priekšā, kreisā kāja aizmugurē uz adatas. Tad es ādu sakojoši. No kreisās uz labo pusi es ievietoju adatu visos 3 valdziņos. Ļoti svarīgi, tad redziet, kāpēc ir svarīgi, ka adate ir salīdzinoši asa. Jūs to vieglāk varēsiet izdarīt, ja adatei būs asāks galiņš nekā tad, kad viņš ir netikās. Tātad ievietojām un sākam adīt šos te pirmo raporta daļu. Tātad mēs izedam 1 labiski. Tātad 1 labiski. Tad es virzu, redziet, tagad adata stāv krustā un priekšējā, labā adata ir priekšā. Es aizvedu adatu aiz kreisās adatas, aizķeru un uztaisu apmetumu uz šīs adatas. Redziet, 1 labiski šajos 3 valdziņos. Tad ir 1 apmetums, un tad atkal tajos pašos 3 valdziņos 1 labiski. Un sanāk tā, ka es vienlaicīgi sādu 3 valdziņus, un no viņiem izadu uzreiz atkal 3 valdziņus, un noraudu, un tā kā noņemu adatu. Redziet, kas sanāk? Tā kā 3 valdziņi kopā, no kuriem atkal izaug 3 valdziņi. Nākamais ir vienkārši labiskais. Atkal vēlreiz tātad. Kā redziet, lai vieglāk šo nodītu, es parasti daru tā, ka es pastiepju ar šiem te 2 pirkstiem, turot adījumu, es atspiežos ar adatu pret roku un pastiepju tos uz leju. Adata man spiežas te pret roku. Pastiepju, lai valdziņi tā kā nospriegojās. Un tad man ir vieglāk ievietot visos 3 valdziņos adatu. Tātad izedu 1 labiski, aizvedu aiz kreisās adatas apmetums, un vēlreiz 1 labiski. Un atkal ir 3. Redziet, tādiem tā kā kūlīšiem veidojās. 3 labiski, 1 labiski, 3 labiski, atkal 1 labiski. Un atkal vēlreiz pastiepju, nostiepju valdziņus. Ievietoju adatu, 1 labiski, apmetums un vēl 1 reizīti. Turpat 1 labiski. Un atkal izedu. Nu, šādi tas izskatās. 3, 1, 3, 1, 3, 1. Nu, un tā kā mēs ādam džemperi iesākumā līdz piedurknēm visu laiku pa apli, tad mēs visu laiku, tātad šī te pirmā rinda ir tieši šāda. Tātad, ja liekas, ka valdziņi pa ciešu, var ievietot adatu pastieptos un atkal tātad. 1 labiski, apmetums, 1 labiski, 1 labiski. Vēlreiz tātad 3 valdziņi. Visos 3 1 labiski, apmetums,
un atkal vēl viens labiski. Un pēdējie valdziņi, tātad viens labiski, apmetums, viens labiski. Un pēdējais arī ir labiski. Otrā rinda raportā ir kāda? Tā ir tikai tātad visi valdziņi labiski. Tā mēs arī ādam. Tātad visi valdziņi nākamajā rindā tiek adīti labiski. Un tādā gadījumā veidojas tādas, redziet, tā kā puķītes. Pēc izskata, jā, šis rakstīņš atdarina. Neliels puķītes tā. Es nodīšu ātri, jo es gribu jums parādīt raporta otru daļu. Tātad rakstschēmā tā ir tā violētā daļa, tad, kad šie te trīs valdziņu kūlīši nobīdās uz, tātad, nu redziet, viņi tā kā pamīšus sanāk tie kūlīši. Tā, ko mēs daram tālāk? Tālāk, ja mēs paskatāmies, pietuvināšu nedaudz, redziet, mums ir kas? Mums ir 3 valdziņu kūlītis, tad ir 1, un tad atkal 3 valdziņu kūlītis. Tagad mūsu raksts nobīdās, un tagad mums 3 valdziņi būs lūk šie. Kā to saprast? Malējie no blakus kūlīšiem un viens pa vidu, kas bija labiski. Ja rakstā schēmā to labi var redzēt. Ja jums tātad šeit sanāk nedaudz, redzējāt, tur schēmā ir tāda kā trepe, viņa nedaudz šis raksts bīdīsies. Tātad, ja mēs sākam jaunu rindu, mēs ādam pirmos 2 vienkārši nodam, un nākamie 3, tātad malējais no pirmā kūlīša, kreisais malējais, tad ir viens brīvais valdziņš, un atkal labais malējais no nākamā. Un tātad tagad mums šie 3 ir kūlītī. Tātad 1, apmetums, un vēl 1. Un nākošais, tas, kas bija pa vidu, starp tiem 3 kūlīša valdziņiem, ir vienkārši labiski. Un atkal, tātad 1, apmetums, 1 un 1 labiski. Tagad, ja mēs ādam pa apli un ādam Magic Loop tehnikā, tā kā es ādu tagad, ko jums rādu paraudziņā, mums būs problēma, jo redziet, nākošie 3 ir jāsāda kopā, mums viņi atrodas 2 uz 1 adatas un nākamais uz nākamās. Nekas cits neatliks, kā uztaisīt šajā te, lai visi 3 valdziņi atrodas blakus. Un tagad mēs varam tos nodīt. Apmetums un vēl vienu reizīt. Ja? Tā kā mūsu raksts nobīdās pa kreisi par 2 valdziņiem. Tātad nākošais ir vienkārši labiski, tad atkal 3 kreiliskie, 3 labiskie, no kuriem mēs veidojam atkal šo te kūlīti. 1, atkal 3. Šeit izskatās, ka adās grūti, jo man ir salīdzinoši maza izmēra adatas un pabieza dzija, tāpēc es jums rakstīju, ka no biezas dzijas šo rakstu nevajadzētu adīt. No tādas šāda tipa dzijas. Pēdējie 3 man palika tātad. Man tagad ir atkal jāpaķer 1 valdziņš no šīs, tāpēc, kā man bīdīsies raksts nedaudz pa kreisi. Tātad pēdējie 3 man ir šie. Nu, re. Un tagad es nodīju. Tā bija 3. rinda. Un nākamā rinda, tā ir 4. rinda rakstā, tā ir visi valdziņi labiski. Un atkal sākas 1. rinda.
Protams, izvēloties adatas, skatieties, ar kurām jums ērtāk aizķert šos 3 valdziņus. Visā adīšanas ātruma atslēga ir atrast pareizās adatas, kuras jums būs visērtākās. Ja jums mājās ir dažādu materiālu adatas, nezinu, metāls, vienas firmas, citas firmas, bambus, koks, varbūt kā ir kantainās adatas, vēl kaut kādas, izmēģiniet uz paraudziņa adīt ar vairākām un paskatieties, kurš jums liekas visērtākais. Tātad 4 rindas nodītas, bet ir jāatcerās, kā man te viens valdziņš tika pārbīdīts. Līdz ar to es viņu atgriezīšu atpakaļ uz šīs adatas. Jo tagad, būtībā tad, kad jūs sāksiet adīt un izjutīsiet šo rakstu, tad jūs paši redzēsiet, kuri 3 valdziņi nākamie jāsāk sādīt. Jo mēs skatāmies, reku, šis ir no 3 kūlīšiem malējais, tātad tas nozīmē, ka viņam ir jāsāda 3 pēc kārtas. Un tātad šādā veidā varbūt tur šis tas bīdās, bet princips nemainās nekad. Mēs sādam tātad katru reizi mēs sādam 3, tātad no kūlīša, tur, kur 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, malējos un vidējo vienu brīvo valdziņu. Ja? Katrs nākamais kūlīts. Un tad jums veidosies širāds te skaists raksts, kuram ir ritms. Un man tieši ļoti patīk ritmiskie raksti, jo viņi dod tādu reliefu, bet nedod kaut kādus izteiktu pīni vai izteiktu rakstu, kurš uzreiz saistā ar kaut kādu, īstenībā ir tā, jo sarežģītāka raksta ir jūsu adījums, jo to ir grūtāk sakombinēt garderobē. Jo vienkāršāk jums būs iekļaut savā garderobē šo adījumu. Tāpēc es ļoti bieži izvēlos vienkārši labisko rakstu vai vienkārši kaut kādu elementāru reliefu, kā piemēram rievotais raksts. Šīs arī ir no tiem, kas ir vienkārši reliefs. Jo šādu būs vieglāk sakombinēt un valkāt ikdienā, nekā tad, kad jūs sādīsiet ar tādu ļoti skaistas mežģīnas vai ļoti skaistas pīnas, bet tās uzreiz piedod kaut kādu raksturu adījumam un uzreiz ir jādomā, ar ko tad mēs to adījumu valkāsim. Tātad tas bija raksts, kā mēs to ādām pa apli.